Kā tu šodien gāji? Normāli. Tas labi. Tu negribi zināt, kā man gāja? Var jau. Man gāja vispār ļoti labi. Es pat nošķēju maratonu. Tā. Jā, nu es nebiju visātrākā, bet tāpat bija jauki. Uzceļā man likās, ka es nomiršu. Iedod priekšnieks zvanīt. Tas labi, bet tagad diena ir beigas. Nu jā, bet viņš ir, lai mēs atbildam 247. Nu, zin kā, darbs pirmajā vietā. Jā, ko viņš gribēja? Arī agrāk jābūt darbā, ir daudz kas jādara. Tāpēc man liekas, ka vajadzētu šo randiņu tagad beigt. Nu labi. Čau! Čau, vai tu gribētu rīt iet pastaigā ar maniem? Oi, diemžēl nevar, man rīt liela prezentācija, varbūt kādu citreiz? Nu labi, atā. Jā, tā. Reiz nāca galdnieks gar šo vietu, noskatījies uz manis, teica: šis koks ir pārāk šķīps un mezglains priekš viņa. Ķiršu, ābeļu koki tiek ārdīti, kā to augļi ir gatavi. Ozols tiek nocirsts, kad tas ir pietiekami vecs. Es ilgi esmu bijis bezjēdzīgs, tikai tāpēc esmu lielāks un vecāks kā citi. Putni mitinās manā vainagā, kukaiņi ādā, manā ēnā tie atpūšas. Galdnieks būtu uztaisījis krēslu no manis, kurš gada laikā vairs nestāvētu kājās. Čau! Vai tas piedāvājums šodienas pastaigai vēl projām spēkā? Jā, bet kā ar prezentāciju? Lai galvenais meklē citu dēli, man ir svarīgākas lietas. Es gribu dzīvot.